Labrīt, ir 6. dienas rīts, un kamēr bērns pačuč jau otro reizi, jāatnāk uz baseinu. Pēc tam vajadzētu laist uz Gozo ar prāmīti. Brokastis jau pirms kāda brīža uzvēstas. Esam atbraukuši uz ostu, prāmju termināli, lai laistos uz Gozo savu. Laikam kādu brīdi būs rindā jāpastāv. Tā vienkārši ielikt iekšā nevarēs. Esam diezgan ātri tikuši jau līdz placim, bet ne tālāk nav saprotams, kas tur kā notiek. Kaut kas apkārt brauc ātrāk. Kaut kas stāv šeit čupā kā mēs. Un biļetes arī nezinu, kur tirgo un kā tirgo. Esam tikuši uz prāmi, aptuveni stunda pagāja. Gājām jau pēc saldējuma un tieši pēkšņi bija jābrauc augšā. Mūsu mašīna palika stāvot un viss sāka taurēt, bet nekas. Esam uz prāmja stundas laikā tikuši. Gaidām startu. Paņēmām, ko nu piedāvā, maizītes. Esam jau Gozo, pietiekoši izbrauciens. Jātiek nos no klāja, tad jāskatās, kur tālāk. Ķērām skaistu baznīcu, no otras puses, man liekas, vēl skaistāk. Baigi šauri piebraukt, viss tur pilns un tā tikai garām braucot. Vismaz interesantā vietā. Augsts punkts ar skaistu skatu uz salu un arī var redzēt Kumīno salu un arī pašu paskatīties. Tagad es te pastaigu takas. Šī vēt uz klinču skatu. Nu, te Gozo un Maltā visas baznīcas un katedrāles līdzīgas ir. Bet šitās smukas un tādas autentiskas. Esam Gozo pie iekšzemes jūras, miršanas punkts. Droši vien ar to alus savienojas ar vidusjūru pašu. Bet, nu, iespaidīgi klinciņā apkārt. Āstrā noteikti forši peldēties, tie iespējams ir siltāks nekā citur. Jāpaņem pirmais saldējums arī. Iekšzemes jūra no augstāka skatu punkta. Tas tā kā būtu zilais caurums, kur ieiet ūdens. Visai smuka vieta. Iekšzemes jūra. Braucam uz priekšu. Gozo. Te ir Bazilika Madonna Tapiņu laikam apdzīvota vieta. Un tepat ir arī skulptūra kalns. Laikam uz augšu. Vaļiet. Gozo ainaviski izskati. Bazilikas. Stīkla gleznoju.
Bāzelīgs apskatīts. Jādodas tālāk. Man patīk šis uzraksts hop-off. Norāda tieši uz priekšējo otrā stāvu paneli. Vietējie ceļi. Vēl pie viena objekta apstājām. Kad ir miela. Tāds kā, nezinu, kas tas ir, loks, tunelis, caurums. Braucot Palgozo, laikam, nezinu, ziemeļpusi. Ar smuki skati un arī saules pānas ir garumā. Nav varbūt pats izcilākais ceļš vietā, bet kopumā ir tā vērts. Pēdējais objekts. Prom no šeit. Jau vēls. Tūra paliek Gozo. Vakariņu laiks, ne bez gaidīšanas. Izrādās, tie mēdz būt arī rindas.